esmu Sandra, un es savā grāmatu Instagram un blogā Pielasīt sirdi rakstu atsauksmi par grāmatām. Tāpēc grāmatas ar mani ir saistītas ļoti plaši un dažādos veidos, jo es ne tikai par tām rakstu atsauksmes, bet arī fotografēju. Un mans ceļš līdz grāmatu atsauksmēm jau sākās bērnībā, kad es iemīļoju grāmatas jau pašā pirmsskolā, un kad sāku lasīt pirmo grāmatu, un tas man ļoti aizrāva, un es pati ņēmu un lasīju grāmatas, kas atradās mūsu mājas bibliotēkā. Tāpēc mans ceļš līdz bibliotēkai, kā pilsētas bibliotēkai, aizsākās tikai vēl pamatskolā, jo man mājās bija ļoti daudz grāmatas, ko lasīt. Pa šiem gadiem es varētu teikt, ka grāmatu lasīšana ir tāda kā viļņiem. Tad ir tādi tukšuma periodi, kad ir tāds piesātinājums un nekas nesniedz gandarījumu, un tad ir atkal tāds periods, kad gribas raut vienu grāmatu pēc otram, dažkārt grāmata dienā, dažkārt īsākas grāmatas vairākas reizes dienā. Tāpēc tas mans ceļš līdz grāmatām ir, tās grāmatas ir mana aizraušanās, mana kaisla, mans ikdienas gājums, mans hobijs un viss pārējais, kas saistās ar manu prieku. Runājot par jauniešiem, protams, mēs nevaram noliegt, ka mūsdienu tehnoloģijas ietekmē lasīšanas daudzumu un apjomu, un tāpatās arī izvēle lasīt angļu valodā vai latviešu valodā. Bieži vien jauniešiem visdrīzāk, kad pasniegsies roka pēc oriģināla literatūras, tā ir angļu valodā. Bet es domāju, ka vissvarīgākais ir, kā mēs ieinteresējam lasītājus un kā mēs parādām, kad var arī būt ļoti interesanti un aizraujoši, tikpat aizraujoši, cik skatīties video TikTokā. Un ka to visu var arī integrēt savā dzīvē un arī apvienot abas šīs lietas, kā es grāmatu blogošanu un Instagramu, kas ir virtuālā vide, un tajā pašā laikā turpinot lasīt. Es domāju, ka nākotnē viss būs kārtībā, jo grāmatas ir tāds kā celmlauzes un pamatīgs ķieģelis, kas iet no dekādēm un simtiem gadu un turpina attīstīties. Kādā formā tas būs? Varbūt tas būs drusku savādāk, varbūt ar laiku tas mainīs kaut kādu tikai elektronisko pieejamību, bet es domāju, daudziem cilvēkiem vēl joprojām patīk tas grāmatas sajūta, kur var gan ne tikai lasīt, bet arī pataustīt, pasmaržot, pašķirstīt, kur visas maņas un skaņas tiek ieslēgtas. Tāpēc es uzskatu, ka grāmatām nākotnē ir milzīga ietekme, milzīga joma, un galvenais ir tikai lasīt, lai tas izdodas katram no mums atrast savu grāmatu.